Labi, šoreiz atbrauc vēlāk. Tagad ir 7:20. Bišķi pamēģināšu uz ratiņu. Varbūt tik kāds asars. Ilgi es te nemēģināšu, bet bišķi jāpamēģina sākumā. Vispār šodien tā copa iznāks tāda īsi. Jād vēlāk, ka vējš būs un lietas sāksies. Kaut kā vēl jātiek mājā ārā riteni. Pret vējā un ka lietas līst. Diez kā karš nav. Līmenis ar viens zemāks un reiz jau te būs grūti atbraukt. Zāles gandrīz līdz augšai jau akali. Nu jā, nu tagad ir tāds normāls vasaras līmenis. Nu ko, sākšu to pašu, ko man te ņem visu laiku. Višķi papilvēšu. Nav sākumā, ko daudz eksperimentēt. Jāmēģina to, uz ko ņēma. Pīlai man nedod mieru. Sameklēju mājā visādus vizuļus, ko nebija ņēmis līdzi, gadus 10. Jāpamēģina, vismaz putekļi jānoskala. Ko te kādreiz nopirkti. Pulkiem man tādus, ko man neviens cops nav bijis. Kas to zina, varbūt, ka tie ir labi. Līdaks tādas nav redzējuši. Pamēģināju bišķi pavelcēt. Vienu copīt bijuši, šito gumiju velcēju. Blue Fox. 12 centimetri šitāji. Ko ieplēsās. Nē, nu tas jau varbūt bija iepriekš ieplēsts, bet copa bija. Pirmā šodien. Vispār jāpamēģina uz mūģiem. Te kādreiz labi ņēma uz mūģiem. Nu kādreiz visur uz viņiem labi ņēma. Un šī vietā labi ņēma uz šito oranžu. Nu, ot šitā. Kāda lieta. Šitos pēdējos es pirku Krimī. 3,20 latos maksāja. Bet nu tie bija tādi, tiem baigi krāskāja nost kaut kādi ķīnieši, jo noteikti bieka. 4-5 cops un krāsa jau gāja nost. Un strēmelēm ne jau tā. Ja bišķi tur, ko iekoši, tad jau nekas. Šis varbūt ir, iepriekš pirkts normāli. Šitas mūdas rokdarbs. 8,5 lati maksāja, diezgan dārgi. Kaut kas aizdomīgs bija, bet varbūt zāle.
Nu, gan laikam bija copa, bet no tāda, ka nevar saprast īsti. Bet šī copa varēja būt. Tikko kā bija copa uz Strike Project Baby Booster. Mutu uztaisīja, tā kā šitā bija taču copa. Bet no otrais jau diez vai viņi ņems vairāk. Varbūt sākās copa jāliek manēja voblējušas, ko man te ņem. Cits reizes. Nu, pat tā būs, ka šodien šito nevienu copu nebūs. Iepriekš šito viņi baigi labi ņēma. Pagaidām šodien neviena copa nav bijusi. Nu, vispār jau 3 tiki bijusi. Un pulkstens jau bez 15:10. Un 3 copas. Pirmā metienā bija copa, kā šito pielikt. Nu, varbūt, ka sen vajadzēja. Lidmašīnas sāk lidot. Līdakts pamodās no trokšņa. Un sākās copas, 4. copa. Nu, pieķērās beidzot zivs. Tā kā trakā iet. Izmērs jau laikami. Kā nesās. Šitā aiktīgi nesās. Jā, normāls izmērsums. Man labs izmērs, bet nu gāja kā taka. Jā, šitā jau kapā pa pusotru jau būs. 5. copu paņēma. Sagrieza viņa teiktīgākā. Zivs. Jā, cik tas būtu interesanti, bet šita noķert var tikai uz šito. Kā šito pielikt, pirmā metienā bija copa un reiz pēc tam dabūja. Un pirms tam, bija 4 copas, jā, bet viss tāds diezgan pašvaks. 5:10. Ja jau paliks tumšāks, kaut kas te jau būs jātaisās uz māju pusi. Zivu noķēra labi. Es jau vienbrīd domāju, ka šodien dabūs pa tukšo braukt māju. Nāk no dienvidu rietumu puses tāds māls virsū, tā kā varbūt, ka tas lietas būs, kā viņi te solīja. Pēc 11. Nu jā, 10:30. Tā jau drīz būs jāsāk lasīties uz māju pusi. Jā, paņēma. Uz gumija paņēma. 6. copa.
Tā būs mazāk. Kā viņas te iet šodien, kā trakās viss. Šitā droši vien izmērs nebūs. Jā, šitā maziņa, kad 45, 44, 45. Paudzies. Jā, pirms tā lietas laikam sākās apetīt. Taču no tā rīta puses nekas neņēma. Nu, ne, bet tad drīz jālaižās. Lietu jau es dabūšu tāpat. Vismaz līdz kastam tikt pirms tā lietas. Rīt jau sola vispār baigo vēju. Tad jau nekas nesanāks. Labi, vēl kādu trīsreiz iemetīšu un tad jālaižās būs. 2 zivs noķēra. Vienu normālu un vienu mazu. No 6 capēm. Tā kā nemaz jau nav slikti. Ja šitās šī gada necapas, tas ir labi.